Liepājas RAS turpina īstenot Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Liepājas reģionā poligonu Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana. Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģionu pašvaldībām, pilnveidojot poligonu infrastruktūru. Šī gadā mēs esam labi pastrādājuši. Redzat, aizmugurē var redzēt, kad ir uztaisīts jaunās garažas, jaunās novietnes. Iekšā augstajā ēkā ir arī telfers uztaisīts, lai mēs varam strādāt un pacelt tehnikas un tā tālāk. Projekta ietvaros notiks arī inerto atkritumu apglabāšanas laukumu izbūve, esošo energošūnu optimizāciju, savienojot abus kalnus. Esošie kalni ir izveidojušies tagad 7 gadu laikā. Izveidot viņi ir liela, tā ir mūsu paša iniciatīva, jo mēs no sākuma vēl tikai brīnījāmies, ko mūsu te kaimiņi stāsta. Kapitālisti, kā labāk darīt, kā nē. Tagad mēs esam paši gudrāk palikuši, zinām, ko un kā darīt, un līdz ar to tagad mazliet pārveidojam tos bijušos vecos projektus. Nevis no mazām šūnām sākam strādāt, bet strādājam no lieliem kalniem, jo vairāk gruži ir vienkopis, tāpēc, ka mēs ražojam biogāzi, jo vairāk tā biogāze arī rodās. Tāpēc arī veidojās viens kalns, tāpēc veidojās otrs kalns. Mums pa vidu bija tas tukšums, to mēs tagad izklājām no jauna ar plēvi, izveidojām vēl vienu bioenerģētisko šūnu, un tagad mūsu plāns ir savienot tos abus divus kalnus kopā un uzaudzēt viņu līdz kādiem 24–25 metriem. Ko tas dos? Tas ļaus vairāk biogāzi ražot? Jā, mēs laicīgi varam horizontālās gāzes savākšanas caurules likt iekšā, jau pumpējam ārā to gāzi, kamēr nevis gaidām, kad būs kaut kāds moments, kad varēs tos urbumus īpaši speciāli taisīt, kā bija pēc vecā projekta. Šobrīd lielais atkritumu kalns ir apklāts, un tas dod ne tikai pievilcīgāku izskatu, bet arī vairākus būtiskus ieguvumus. Tajā skaitā palielina biogāzes veidošanās apjomus. Poligonu pastāvēšanas laikā ir saražots 8,1 miljonus kubikmetru biogāzes, kas savukārt izmantot elektroenerģijas ražošanā. Uzsadzot šo plēvi, mēs samazinām gāzes izdalīšanos ārā, samazinām mitrumu iekļūšanu atkal atkritumu kalnā, ja, lai varētu tas process ziemas, teiksim, vējas aizskavēt un tā tālāk un tā joprojām. Ceram, kad tas iespaidos gāzes rašanos, ka tā būs vairāk, ka kalns būs mazliet siltāks un tāda, doma te pastāv, ka tas varētu būt labi, jo faktiski mēs esam pirmie Latvijā, kas tādu pagaidu zviņu veidu nosegšanu ar plēvu daram. Atkritumu kalns nav tikai kalns, zem tā acīm neredzam ir vesela sistēma, kas savāc lietus notekūdeņus, kas izsūkušies cauri atkritumiem un ir piesārņoti. Tos savāc un attīra un dēvē arī par infiltrātiem. Projekta ietvaros uzstādīt arī papildus infiltrātu savākšanas sistēma un palielināt to jaudu. Mums ir tāda iekārta kā reversā osmozi, kur jau mēs uztaisījām pirmajā projektā, bet tā kā tas infiltrāts ir ļoti daudz, tad mums vajadzēja šitanī nākošajā mazliet to jaudu tam reversai osmozai palielināt, un līdz ar to mēs esam pielikuši tagad jaunu konteineru klāt, un līdz ar to, ja mēs kādreiz attīrījām 3 kubikmetrus stundā, tad tagad mēs varēsim attīrīt 5 kubikmetrus stundā. Zem kalna ir inženieru tehniskās sistēmas, cauruļvadi, sūkiņi, kas, teiksim, nogādā to infiltrātu no kalna līdz reversai osmozai, kurā viņš tiek attīrīts. Netīrais organika tā tiek savākt atsevišķā mucā un pumpēt atpakaļ kalnā, un tīrais ūdens, kas ir tīrāks par tīru, tiek izvadīts atpakaļ dabā. Vēl ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu projektu ietvaros iegādāts kompaktors atkritumu blīvēšanai, konteineru pārvadāšanas automašīnu un lielizmēru konteineri. Projekta kopējās izmaksas ir 4,3 miljonu latu, no tām 2,7 miljonus finansē kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs Liepājas RAS.